un aiziet. 540 ar automātisko kārbu. E34 BMW. Lēnām sākam. Līkums. Labi, ir Sānslīd. Nu, pa skaisto, jā. Pa skaisto. Kā jums skatītāji patīk viņš? Tūlītām jūs vēl redzēsiet. Malaks, jā, ar automātu šitā te ielikt līkumā. Lielu mašīnu. Nu, lieliski, lieliski. Ļoti labi, ļoti labi. Ai. Izbaudiet dūmus. Izbaudiet dūmus, viņam patīk. Nākamais līkums. Piekar gan viņam tāda galētā ritīgi sverās tā mašīna, jā, ne tā kā pārējiem nosēdināts uz cietiem amortizatoriem, lai varētu vieglāk kontrolēt to Sānslīdu. Viņš vienkārši laiž un laiž. Redzēsim, ko gads Visinēks mums parādīs šodienas posmā, jo pēc pirmā posma viņam ir 3. vieta. Es domāju, ka viņš mēģinās nosargāt savas līderu pozīcijas. Tātad iemetiens ir Sānslīda. Kā viņš iemet to mašīnu? Es nesaprotu. Vajadzēs aiziet paprasīt viņam pēc tam. Jā, 100%. 100%. Ļoti skaisti, man patīk. Kā var ar automātu iemest līkumā? Tu es nekādīgi nesaprotu. Vienīgais ar rokas bremsi. Pagaid. Nu, paslāpjo var. Paslāpjo var. Lietas laikā tas, man liekas, nav problemātiski, bet, nu, tā ir. Cik labi viņam saprot platie līkumi, jā? Patīk jums skatītāji, atbalstiet Vizinieku. Ar automātisko kārbu. Nu, tad, lielais. Oi, labs ātrums ieejos līkumā. Ļoti labi. Sānslīdi ir, protams, ļoti labi. Paskatieties, kāds ātrums. Reāls ātrums, jā? Reāls ātrums. Tiesneši novērtē Visnieku sniegumu. Mēs te no Motul telts arī kaut ko redzam, bet ne tik